Labdien, dārza draugi! Šodien es gribu jums pastāstīt par dārznīcas marta mēneša augu – dekoratīvo ābeli. Kas tad īsti ir dekoratīvā ābele? Tautā tā plašāk pazīstam kā paradīzes ābele, un tās mazie dekoratīvie auglīši tiek saukti par paradīzes ābolīšiem. Veidojot dārza ainavu un samērojot dažādu augu, krūmu un koku augstumu, apjomu, krāsu un ziedēšanas laiku, ir vērts apsvērt domu par dekoratīvās ābeles ieviešanu jūsu dārzā. Jo īpaši tāpēc, ka šis kociņš izteikti piemērots Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, tas spēj izturēt pat visbargāko ziemas salu. Šobrīd varbūt par to nekas neliecina, bet vēlāk pavasarī dekoratīvā ābele savu balto, sārto un pat košis sarkano ziedu mākonī būs redzama un sajūtama jau pa lielu gabalu. Savukārt rudenī tai veidojās skaisti dekoratīvi auglīši. Atkarībā no šķirnes, tie var būt dzeltenā, sārtā vai pat koši sarkanā krāsā. Kas ir interesanti, tie turēsies līdz pat pirmajiem saliem, tādējādi atsvaidzinot jau diezgan pabalējušo dārza ainavu. Dekoratīvās ābeles vainaga forma, atkarībā no šķirnes, var būtiski variēt, no liela izplesta līdz pat krūmveidīgam vainagam. Bieži sastopam arī potējumi ar nokaraniem zariem. Arī koku augstums var būtiski atšķirties. Dažas dekoratīvo ābeļu šķirnes spēj sasniegt vidēji lielu, 8–10 metrus augstu koku apmērus. Turpretī citas vairāk līdzinās krūmiem, sasniedzot labie 2–3 metru augstumu. Tāpat arī lapu krāsa un forma mēdz atšķirties. Dažām šķirnēm saulē lapu krāsojums būs izteiktāks, košāks, bet ēnā vairāk zaļganīgs. Kā jau sākumā minēju, dekoratīvā ābele var lepoties ar īpaši pievilcīgiem, kaut arī izmēros salīdzinoši nelieliem, puscentimetru un nedaudz lielākiem līdz pat 5 centimetriem diametrā auglīšiem. Paradīzes ābolu garša ir rūgteni saltskāba, tāpēc noderīgāk būs tos izmantot ievārījumu, džēmu vai kompotu gatavošanā. Tāpat tās arī var pagatavot sidru vai pat vīnu. Ja jums tuvāka ir floristika, tie noteikti iedarēsies arī rudens ziedu kompozīcijās. Runājot par dekoratīvās ābeles stādīšanas vietas izvēli, kaut arī dekoratīvā ābele nav īpaši prasīga, tomēr tā noteikti priecāsies par kādu saulēnāku dārza stūri. Piemērota ir vidēji smaga, labi drenēta mālsmils vai smilšmāla augsne. Slapjā vietā to noteikti nebūtu ieteicams stādīt. Stādīšanas attālums starp ābelēm ir atkarīgs no šķirnes. Tas var būt no 1 līdz 2 mazākām un no 3 līdz 4 metriem lielākām ābelēm. Stādīšanas dziļumam ir jābūt tādam, lai potējuma vieta atrastos virs augsnes vai mulčas kārtas kādus 5 centimetrus vismaz, ja potēšanas augstums to atļauj. Konteineru stādus var stādīt visu vasaru. Savukārt, kailsakņu variants var stādīt tikai bezlapu stadijā. Tas ir rudenī, septembra beigās, oktobra sākumā vai pavasarī, tikko zeme ir atlaidusies. Dekoratīvās ābeles visumā ir izturīgas pret slimībām. Principā to kopšana un aprūpe īpaši neatšķirās no parastajām ābelēm. Iespējams, daudziem šķitīs, ka dekoratīvā ābele prasa īpašu karalisku pieeju vainaga veidošanā. Tā nebūtu nav. Dekoratīvās ābeles skaistums ir dabisks un vienkāršs. Tāpēc līdzīgi kā parastai ābelē vai citiem augļu kokiem, atliek vien izgriezt sausos un slimīgos zarus uz iekšu vērstos un stāvus augošos. Un ar to arī pietiek. Dekoratīvā ābele ir pamatoti mīlēta visā Latvijā. Arī es no savas puses katram dārza turētājiem ieteiktu savā dārzā aicināt uz palikšanu šo brīnišķīgo kociņu. Vairāk par dekoratīvo ābeli un tās šķirnēm jūs noteikti varēsiet atrast mūsu mājas lapā, mēneša augu sadaļā. Tas šoreiz arī viss. Gaidām ziedoni un tiekamies atkal aprīlī.